Oi. Nepatiks tas maigs. Latvijā terora draudu līmenis vēl joprojām tiek vērtēts kā zems. Ja vēl pirms dažiem gadiem globālā terorisma indekss liecināja, ka uzbrukumu skaits samazinās, tad jaunākais pētījums uzrāda milzīgu terorismu pieaugumu pasaulē. Pētījums un miera institūts rāda, ka salīdzinot ar šā gadsimta sākumu, terora aktos nogalinātu cilvēku 9 reizes. Turklāt lielākais izrāviens notiek tieši pagājušajā gadā. 2013. gadā skaits pieaudzis. Terora aktu upuru skaits ir palielinājies par 30%. Globālā terorisma indeksa terora draudi visapstākļiem jau vairākus gadus ir nemainīgs. Vairāk nekā puse pērnu pastrādāto terora aktu ir uz divu grupējumu sirdsapziņas. Tie ir Nigērijas islāmistu grupējums Boko Haram, kā organizācija Islāma valsts. Ja, teiksim, mēs runājam par pēdējo gadu un redzēt bojā kaut kur 30,000 kopumā pasaulē. Arī vēlams pirmās ticam. Produktu aizvietot var neēst, kāda Itālijas sieva var ēst kaut kādu vietējo tomēr to nepietiek. Ja, ir svarīgs īsti struktūrāls reformas, kuras Krievija nav īstenības. Visa ekonomika joprojām ir ap enerģijas resursu ieguvumu pārdošanu. Līdz ar to no Krievijas finanses plūst prom, līdz ar to arī smadzenes plūst prom. Nauda un smadzenes plūst, piemēram, uz tādām valstīm kā Melnkalne. Geogrāfiski un mentāli saprotama, vienlaikus gana eiropeiska un kas nav maznozīmīgi silta, taču šonadēļ Krievija mīļotā Adrijas jūras valsts piedzīvoja vēsturiski lūgumu pievienoties NATO. Tas ir pēdējais trešdienas vakar ārpolitikai, kura nevēlas pieļaut NATO izplašanos nevienā, bet jo Melnkalne varētu šķist maznozīmīgi valsts, taču tā Maskavai ir nozīmīgi, jo liela daļa ko Krievija iegādājas nekustamo īpašu. Tikmēr turpina dižoties ar saviem panākumiem Sīrijas bombošanā. Laikā grupējumi un cits lauka komandieris tika nogalināti. Šonedēļ nogalināti arī vairākas citi komandieris. To stiprina dažādi avoti. Tāpat grupējumi tiek lūdzis uz zaudējumus un cenšas pamest savas pozīcijas. Kopš uzlidojuma sākuma dažādiem teroristu objektiem Sīrijā nometusi 2,5 bombu, kamēr saņemtās no pusotru laikā jau 20,000. Pēdējā laikā ASV sākvēja pastiprināt uzlidojumus teroristu pozīcijām arī Irākā. Turcija bez Irākas valsts piekrišanas, kur teroristu kontrolētajiem apzīmēm nu pat nosūtījusi savus. Brazīlijā, kur jau nākamgad paredzēts olimpiskās spēles. Rio de Janeiro spēļu noris apdraud katastrofālā ūdens kvalitāte. Netīrajā ūdenī atlēti var sasērt nopietnas infekcijas. Par Rio de Janeiro katastrofālu ūdens kvalitāti arī publiski izturēja valsts vidū. Tāpēc zināms, ka piesārņot līmenis 1,7 miljonus reižu pārsniedz ASV un Eiropā atļauto. Tagad analīzes tika veikts atkārtoti, taču tajās bet arī konstatēts, ka piesārņojums ir vērsties plašumā. Pēdējā analīzē mēs ņēmām paraugus tālu no krasta līnijas, jo sagaidījām, ka tur ūdens kvalitāte būs augstāka, taču vīrusus atradām arī tur, tie ātri izplatās. Brazīlijas sportisti iepriekš piesārņošanās ūdeņos sadzīves atkritumu vidū, taču olimpiskajiem atlētiem tas būs nepatīkams pārdzīvojums. Mēs neredzam savus centienus iztīrīt līci. Sportot ir iespējams. Es šeit uzaugu un esmu Mums ir daudz cilvēku, kuri ir gatavi pavadīt savu brīvo laiku, palīdzot citiem.
pagājušā gada nogalē cieta uzbrukumā, kuras dienas pavadīja komā. Atgūstoties, viņš bija daļēji paralizēts un nācās iziet smagu rehabilitācijas kursu. Tomēr visas šīs grūtības nespēja Māri novērst no lielā taisnības brīvprātīgā darba virknē dažādu organizāciju. Tas palīdz bērniem ar attīstības traucējumiem, redzes invalīdiem, dala ceļus trūcīgajiem un vienkārši palīdz organizēties cilvēkiem, kas grib palīdzēt citiem. Vicens, es vienmēr esmu domājis, ka atsevišķi mēs esam kā ūdenspēļiem, bet kopā mēs esam kā praktiski mūsu Tikai daži no cilvēkiem, kas šodien tika godināti kā partijas vadītāji. Brīvprātīgā darba kustība Latvijā kopš 1998. gada cenšas attīstīt individuālu attīstību. Tomēr izcilākie cilvēki pakalpos tikai Slavos darbus savā ikdienā un dara to brīvprātīgi. Jāpiebilst, ka janvārī spēkā stāsies brīvprātīgo darba likums, kas beidzot sakļūst likuma priekšā. Veiss TV3. Un jau pēc trīs māja ar tikai no kopā ar TV3. No patērētājiem uzskata, ka šokolādes kraipus ir grūti iztīrīt, it īpaši mazgājot augstā ūdenī. Tādēļ mēs radījām jauno persilu ar kolzaim. Tas izmazgā noturīgākos kraipus pa zemākiem ūdeni. Vēlies pasniegt labāko, tu to iesaiņo īpaši. Kā tagad, persilu ar svētkalājiem atklāja īpašo persilu piedāvājumu. Labākais persils. Pauli Classic. Ne pret ko to nemainīt. Ne pret ko? Es izvēlos īstas lietas. Es izvēlos spēcīgāku garšu. Brīvdienu kruīz. Diena bez Pauli. Svaigu kafiju. Atklāj īstu kafiju. Pauli Classic. Apnieks gatavot. Atmosīlu inovatīvs dabīgs līdzeklis elpoļu veselībai, ja tev ir iejūdzis klepus. Daba dziedē.